Sveika! Šīs dienas tēma ir menopauze. Ķeramies klāt! Menopauze ir olnīcu funkcijas sīkums ar ovulācijas izbeigšanos un tai sekojošu amenoreju. Amenoreja tā ir menstruācija trūkums pieaugušai sievietei. Te ir jāatzīmē, ka menopauze patiesībā nav tikai olnīcu funkciju izsīkums. Tās ir arī pārmaiņas centrālajā nervu sistēmā. Ja mēs atceramies pirmās mēnešreizes, tad mēs teicām, ka tās sākas tad, kad ir nobriedusi hipotalāms, hipofīze, olnīcu ass. Un tad mēs zinām, ka pirmajos gados vēl var būt dažādas novirzes no tāda regulāra cikla, jo vajadzīgs laiks, kamēr līdz galam nobriest šī ass. Tāpat arī tagad. Šis ir laiks, kad atkal notiek pārmaiņas, un šīs pārmaiņas skar visu šo asi. Arī smadzenēs, hipotalāmu, hipofīzi, un mēs varam teikt arī šo centrālo nervu sistēmu. Šeit es gribu runāt par klimaktēriju periodu. Patiesībā tā būtu pareizi jāsaka. Klimaktēra grieķu valodā tas nozīmē kritisks posms. Un tas ir viens no tādiem kritiskiem posmiem sievietes dzīvē. Tas ir šis pārejas periods, jo tas nenotiek vienā dienā, un šis periods var ilgt vairākus gadus. Tātad šis klimaktērija periods ir tas laiks, kurā norisinās sievietes pāreja no reproduktīvā perioda uz pēcreproduktīvo periodu, kas ir saistīts ar pakāpenisku olnīcu funkciju izsīkšanu. Un, ja mēs runājam par šo klimaktēriju periodu, tad menopauze ir tikai viens posms šajā periodā. Šeit mēs runāsim arī vēl par tādiem terminiem kā premenopauze. Tas nav klimaktērija periods, bet šajā premenopauzes posmā var parādīties atsevišķi simptomi, kas liecina, ka tuvojas šis klimaktērija periods. Tāpat mēs runāsim par perimenopauzi un arī par postmenopauzi. Ar ko tad šie dažādie termini atšķirās? Tātad menopauze, tā sākas tad, kad ir bijusi pēdējā mēnešreize un ilgst 12 mēnešus pēc pēdējās mēnešreizes. To var konstatēt retrospektīvi. Ja ir bijis tāds posms, kad veselu gadu nav bijušas mēnešreizes, tad saka, jā, tas ir menopauzes periods, menopauzes laiks, un pēc tam iestājas šis postmenopauzes periods. Bet pirms pēdējās mēnešreizes ir perimenopauze. Un kad tad sākas perimenopauze? Tā sākas ar pēdējām regulārajām mēnešreizēm. Tātad premenopauzē cikls noris regulāri, bet parādās pirmās pazīmes, pirmie simptomi, varbūt parādās karstuma viļņi, varbūt kaut kādas citas pazīmes, bet perimenopauze sākas ar pēdējām regulārajām mēnešreizēm, un tā ilgs līdz pēdējai mēnešreizei. Perimenopauzes sākuma posmā mēnešreizes un šī ovulācija var izkrist, piemēram, 1-2 reizes gadā, bet vēlākā posmā viņas var, piemēram, 3 vai vairākas reizes gadā izkrist. Viņas ir, un tad vairākus mēnešus nav, un tad viņas atkal ir. Un tad ir pēdējā mēneša reize, kad vairāk nav. Tātad no menopauze un postmenopauze ir tas periods, kad mēnešreižu vairs nav. Runājot par vecumu, te diezgan daudz var runāt. Parasti saka, ka vecums ir apmēram 50 gadiem, bet izrādās, ka atšķiras ģeogrāfiski. Sievietēm, kas dzīvo Āfrikā, Dienvidamerikā un tuvajos austrumos, menopauzes vidējais vecums iestājas 47, 48 gadu laikā, bet sievietēm, kas dzīvo Eiropā un Austrālijā, 50, 51 gada vecumā. Šeit ļoti nozīmīgi ir
vides faktori, arī ģenētika var ietekmēt, epiģenētika un dažādi sociāli-ekonomiski apstākļi, kā arī dzīvesveids. Vēl ir ļoti interesanti, ka menopauze var būt iestāties ātrāk vai vēlāk, atkarībā no tā, vai sievietē ir bijušas dzemdības. Piemēram, ja sievietē ir bijušas dzemdības un viņa ir zīdījusi bērnu ar krūti, tad viņai menopauze iestāsies vēlāk, bet ja viņai nav bijušas dzemdības, tad menopauze var iestāties ātrāk. Tāpat ir svarīga arī ķermeņa masa. Ja sievietei ir tāda ļoti maza ķermeņa masa, tad viņai menopauze var iestāties 2 gadus ātrāk, bet ja viņai ir, piemēram, ņemot vērā šo ķermeņa masas indeksu optimālo, un viņai ir pie šī optimālā ķermeņa masas indeksa plus 5 kilogrami, tad viņai iestāsies menopauze vēlāk nedaudz. Tāpat svarīgi ir arī situācija, kāda ir bijusi bērnībā. Piemēram, ja bērnībā mazā meitenīte ir badojusies, vai viņai ir trūcis ēst, un te ir pētījums par kara laika bērniem, tad menopauze iestājas ātrāk. Ja ir bijis emocionāls stress bērnībā, piemēram, vecāki šķirās, arī iestāsies ātrāk. Tāpat arī, ja cilvēkam ir tāds zems sociāli-ekonomiskais status, tad tas rada viņam stresu, jo viņam ir visu laiku jācenšas un jācīnās par izdzīvošanu, tad arī ātrāk būs menopauze. Tāpat arī augstkalnu rajonos dzīvojošajām sievietēm menopauze iestājas ātrāk, kā arī smēķēšana rada ietekmi to, ka menopauze būs ātrāk, jo vispār smēķēšana ir ļoti toksiska folikuliem. Vēl runā par tādu lietu kā priekšlaicīgu menopauzi. Tas ir, ja menopauze notiek līdz 40 gadu vecumam. Un to nosaka ģenētiskie faktori, kā arī ķirurģiski, ja, piemēram, ir izoperētas viena vai abas solnīcas, ja ir bijusi staru terapija, ķīmijterapija, kaut kādi toksīni ir bijuši dzīvē vai narkotikas, arī var notikt priekšlaicīga menopauze, kā arī to var ietekmēt slimības, piemēram, vīrusu infekcijas, HIV, autoimunitāte atsevišķos gadījumos, vai arī kaut kāda liela traumatiska pieredze. Un tagad es vēlos, lai tu paklausies menopauzes lekciju, ko es biju sagatavojusi pirmajai grupai. Tur es runāšu par simptomiem, un man šķiet, ka tas man tur ir izdevies ļoti, ļoti labi. Lai neizlaistu kādu simptomu, es jums izmantošu grāmatu, ginekoloģijas grāmatu, ko ir sarakstījusi, kas ir Ilzes Vībergas redakcijā, profesors Ilzes Vībergas redakcijā, bet šo nodaļu ir sarakstījušas 2 ginekoloģis, Kravčenko un Vasaraudze. Tātad, ko viņas raksta? Šo simptomus var iedalīt 4 grupās. Pirmā grupa, ko medicīniski sauc par vazomotorajiem, parastā valodā varētu teikt, tie ar asinsriti saistītie simptomi. Tātad tie būs karstuma viļņi, svīšana naktī, galvas sāpes, pātrināta sirdsdarbība, sirdsklauves. Un atcerieties, mēs runājām par estrogēnu. Tad, kad sievietēm menopauzē samazinās estrogēns, tad viņām pieaug sirds asinsvadu slimību risks. Tātad tas ir saistīts ar estrogēnu samazināšanos. Nākamā grupa – psihoemocionālie. Tātad šeit būs gara stāvokļa maiņa, nemieris, uzbudināmība, depresija, tāds noskaņojums, bezmiegs, nespēja koncentrēties, pagurums, libido samazināšanās. Un jāsaka, cerējas sievietes šajā vecumā, vienu dienu viņa ir ļoti mīļa, jauka pasaule, viņai šķiet burvīga, dievīga, viss ir labi. Nākamajā dienā viņa pārvēršas gandrīz vai kā ragana, un viņai ir gatava pilnīgi ar tādu naidu pret cilvēkiem, pret apkārtējo vidi, un viņi domā, kas ar mani notiek, kas es palieku traka. Nē, tu nepaliec traka, tie ir hormoni. Tas notiek tāpēc, ka
notiek šīs hormonālās izmaiņas. Un te jāsaka, kāpēc tas notiek, pirms es teiktu tālāk. Ja tu domā, ka, piemēram, hormoni samazinās tā līgani, lēzeni, nē. Problēma ir tajā, ka vienu dienu hormoni ir ok, nākamā dienā varbūt viņu vispār nav, varbūt atkal nav, tad atkal viņi paceļās, ir kaut kur ok, un notiek tādas svārstības, tad ir, tad nav, un tāpēc arī parādās šie simptomi gan asinsritē, kas fiziski izpaužās karstumviļņos, gan arī šajā psihoemocionālajās izpausmēs. Un tāpēc ir jāsaprot, ka ja tas notiktu tā lēzeni, organisms spētu adaptēties, bet šeit notiek tādas turbulences, un organisms līdz ar to nevar tik ātri adaptēties un parādās šīs dažādās izpausmes. Trešā grupa – uroģenitālija. Tātad sausums, makstī, nieze, dizūrija. Ko tad tas nozīmē? Tas ir jebkurš urinācijas traucējums. Piemēram, varbūt ir sāpīgi, varbūt ļoti vajag ātri, teiksim, ir tāda sajūta, ka nevar saturēt, arī urīna nesaturēšana. Tātad tie ir šādi simptomi, un ir arī citi simptomi. Un kas tad ir tie citi simptomi? Ādas sausums, matu nagu trauslums, adipozitāte. Atceries, tieši sākoties menopauzē ir diezgan grūti zaudēt svāru, jo atkal tas ir saistīts ar estrogēnu, kā mēs iepriekš esam runājuši, un parādās sieviete, kas varbūt visu mūžu ir dzīvojusi, un viņa nekādas diētas nav ievērojusi pēkšņi, viņa ēd kā ierasts, bet viņai sāk pieaugt svārs. Arī šī vielmaiņa vairs tā nestrādā. Un mēs arī runāsim, ko darīt, lai tas nenotiktu, kā mēs varam ar tādiem biohackinga rīkiem ar uzturu to koriģēt, un tas būs viss. Un vēl es šeit neesmu pierakstījusi, bet ir tiek arī atzīmētas tādas vēlīnas komplikācijas, kas saistās ar estrogēna trūkumu, kā piemēram osteoporoze, sirds asinsvadu slimības, ko mēs pieminējām, un arī Alzheimera slimība, demence. Ja? Tātad tas, kas slikti ietekmē sirdi, tas arī slikti ietekmē smadzenes. Tas ir jāatcerās. Ja kaut kas nāk par labu sirdī, tad tas arī nāks par labu smadzenēm. Tātad tās ir tās lietas. Tagad gribu tālāk atgādināt to, ko tu jau zini. Tātad tas ir hipotalāms, hipofīze, olnīcas. Tā bija vienās, otrs ir hipotalāms, hipofīze, virsnieris. Tā ir otra as. Un kas menopauzes laikā notiek? Olnīcas samazinās viņu funkcija, viņas izsīkst, un šo funkciju pārņems virsnieris. Un tāpēc šajā menopauzes vecumā parādās problēmas. Ja ir visu laiku, piemēram, sieviete nav pievērsusi uzmanību tam, ir varbūt daudz strādājusi, ir bijusi stress, tad, piemēram, ja vajag kortizolu un nepietiek šo uzturvielu kortizolam, tad tiek paņemts no tiem hormoniem, ko ražo olnīca. Mēs atceramies, ka bija šī progesterona zakšana, ko sauc, tur ir viens tāds prehormons, no kura veidojas šie seksa hormoni un kortizols, šie hormoni. Līdz ar to tagad, kad olnīcas izsīkst, tad virsnieriem īsti nav no kā paņemt to rezervīti. Un tad, ja viņas paņem, tad parādījās šīs sievišķo funkciju traucējumi un izpausmes dažādas ciklā. Bet tagad nav no kā paņemt. Līdz ar to te ļoti svarīgi ir stiprināt virsnieris. Un sievietēm, kurām menopauze ir vēl aiz kalniem, es ieteiktu jau laicīgi par to domāt, gan par dienas režīmu, gan par stresa menedžmentu, bet arī par to, kā stiprināt virsnieris, piemēram, ar adaptogēniem. Piemēram, zelta sakne, ašvaganda, un arī vajag paskatīties arī citus adaptogēnus, jo te ļoti, ļoti svarīgi, lai virsnieris būtu pietiekoši stiprs. Tad šie simptomi nebūs tādi kā amerikāņu kalnī, nebūs šīs turbulences tik liela, bet ja virsnieris ir noplicinātas, tad šī turbulence būs diezgan liela.
Tātad mēs atceramies, ka bija šī atgriezeniskā saikne uz hipotalāmu. Un kas tad notiek ar hormoniem? Hipotalāms, saņemot signālu, ka ir par maz estrogēnu, progesteronu, testosteronu, viņš dod komandu hipofīzei. Ei, hipofīze, vajag ražot vairāk folikulu stimulējošo hormonu un luteinizētāju hormonu. Un hipofīze to arī dara. Un ja mēs skatāmies asins analīzēs, tad tā arī notiek. Folikulu stimulējošais hormons ir augšā, luteinizētāja hormons ir augšā, bet estrogēni, progesterons ir lejā. Tūlīt paskatīsimies, kas tad notiek ar hormoniem menopauzes laikā. Tev darba grāmatā ir iezīmētas divas asis – vertikālā hormonu līmenis un horizontālā gadi. Paņem krāsainos zīmuļus vai pildspalvas un ķeramies klāt. Mums zināmais estrogēns, protams, ka tad, kad notiek regulārs cikls, protams, estrogēni arī kāpj un krīt un notiek estrogēnu svārstības. Tomēr menopauzes periodā, tad, kad ir beigušās mēneša reizes, estrogēnu daudzums krasi samazinās un tas ir pavisam neliels. Kas notiek ar folikulu stimulējošo hormonu? Tas ir sarkanā krāsā un tas pieaug. Tāpat arī luteinizētāja hormons, tas ir zaļā krāsā un tas arī pieaug. Un šos abus hormonus, folikulu stimulējošo hormonu un luteinizētāja hormonu, tos izdala hipofīze. Un kā mēs zinām, tāda hipotalāms saņem atgriezenisko saikni, ka ir maz estrogēnu, un tas dod signālus hipofīzei, lai tā izdalītu šos hormonus un tādā veidā stimulētu olnīcas. Bet olnīcu funkcija iet uz leju, tās izsīkst. Bet tu jautāsi, kur tad ir progesterons? Patiešām šajā schēmā progesterona nav. Lūk. Te ir viena cita schēma, un te mēs redzam arī progesteronu. Sarkanā līnija, tas ir estrogēns, kā mēs tikko runājām, tas samazinās. Raustītā līnija ir folikulu stimulējošais hormons, tas pieaug, bet progesterons ir šī dzeltenā līnija, un tas krasi samazinās. Un mēs redzam, šeit ir atzīmēta perimenopauze, pēdējais regulārais cikls, jeb mēnešreize, un vispār pēdējā mēnešreize. Un mēs redzam, kā progesterons samazinās, jo, lai izdalītos progesterons, ir vajadzīga ovulācija. Ja ovulācija nav notikusi, un kā mēs runājām, tad perimenopauzē sāk izkrist ovulācijas. Varbūt sākumā 1 vai 2 izkrīt gada laikā, bet pēc tam var izkrist 3 un vairāk ovulācijas. Un līdz ar to progesterons samazinās. Kā mēs atceramies, tad progesterons ir tas hormons, kas nodrošina to, ka ir labs miegs, sieviete ir tāda mierīga, relaksēta, atpūtusies. Un šeit mēs redzam, ka attiecībā pret estrogēnu, kas arī krīt, tomēr šeit ir tāda estrogēna relatīva dominance. Estrogēna ir vairāk salīdzinājumā pret progesteronu. Progesterons krīt daudz straujāk. Ja, mēs šeit redzam estrogēns un progesterons, bet šeit šī starpība ir daudz lielāka. Un līdz ar to varbūt kādreiz dara apsvērt, ja parādās tādi bezmiega simptomi un nemiers un tāda uzvilktība, ka varbūt tiešām pietrūkst progesterona, un varbūt šeit var izlīdzēties ar progesteronu plāksteriem. Bet es ieteiktu tomēr būt ļoti uzmanīgām un šādā gadījumā noteikti konsultēties ar savu ārstu. Vai tu uzmanīgi klausījies lekciju? Jautājums tev, vai perimenopauzē var iestāties grūtniecība? Atbildi raksti diskusijā zem video.